cīņā ar nabadzību ir jāpielieto lielās bildes risinājumus. Tās problēmas ir tik milzīgas. Daudz piemēru ir vienkārši, piemēram, izglītība. Ir nemitīgi jāstrādā uzlabot izglītības sistēmu, lai ir labāka izglītība visiem cilvēkiem. Bet katrs no mums varam skatīties uz tām pašām problēmām, domāt, ko es varu darīt un ko es ikdienā varu darīt, lai palīdzētu. Tur arī ir daudz, kas ir darāms, un ja katrs piedalās ar savu mazu devumu, tad ļoti daudz tiek pateikts. Var palīdzēt caur savu pamatu nodarbošanos, piemēram. Kas mums advokātiem ir tradicionāli, mēs palīdzam ar pro bono juridisku palīdzību maznodrošinātiem cilvēkiem. Var arī palīdzēt ar citādiem ļoti vienkāršām darbībām. Piemēram, ja ir kāds mantas mājās drēbes, ko vairs nevajag, nevis mest viņus prom, bet nodot tālāk, viņi nonāks rokās kādam trūcīgiem cilvēkiem, ko tas ļoti padarās. Var arī ziedot, ne tikai Ziemassvētku laikā, bet jebkurā laikā. Tās summiņas patiešām ir ļoti mazas, bieži vien vajadzīgas, kas atstāja ļoti lielu būtisku un nopietnu iespēju, piemēram, trūcīgai daudzbērnu ģimenei. Tā kā katrs var darīt daudz ko, ir daudz individuālas iespējas mums izvārkārt, tikai ir jāgrib, ir jābūt proaktīvi un ir jārīkojas. Tā kā darām.